sauc Svetlana, un kā jūs zinat, es esmu no Ludzas, un varbūt vienkārši kontekstam arī saprotamāk tās, nu, tā vārda izvēle ģimenē. Mans pirms laulībām uzvārds Sprūža, un interesanti, ka netālu no Rēzaknes ir tāds ciematiņš Sprūžava. Un es nezinu, vai tur, es tikko arī mammai zvanīju, ko tu zini par uzvārdu, kāda tur ir izcelšanās, kas tur tāds. Viņu neko, protams, nezināja, tas ir viņas arī, nu, ieprecētais uzvārds. Bet, nu, iespējams, ka tur kaut kāda sakarība, tomēr tā vārda sakne nav tik parasta, nemētājas visās malās. Tā ka, bet, nu, tur ir jāpēta noteikti ļoti tālu atpakaļ, lai saskatītu to sakarību. Tā. Tagadējais mans uzvārds ir Jodo, tas ir Baltkrievu uzvārds. Mana vīra tēvs ir iebraucis, nu, viņš pats neiebraucis, viņa ģimene ir ieceļojis no Baltkrievijas. Uzvārds ir transformējies līdz Jodo, jo kirilicā viņš rakstās ar tā kā I, ar to mīksto zīmi, kā pirmais burts. Kurš zina kirilicu, tam skaidrs, ko tas nozīmē. Bet nu, tagad viņš ir Jodo, vai arī citiem tēva brāļiem ir Joda. Tur es arī nezinu to saistību, bet nu, latviski mēs zinām citu vārdu, Jods, kas ir kaut kā arī nu, kā līdzīgi pēc saknēm. Tāds mans stāsts pagaidām. Un par to gaismu? Tātad, kā pie tās gaismas tu tiki? Nu, tas bija tēva izvēle. Viņam laikam nevis laikam, bet nu, viņam bija bērnībā draudzene laba Svetlana, un tad man izvēlējās. Un manu vārdu visdažādāk tā kā īsina no abiem galiem ģimenē. Mani vairāk izvēlās Lana saīsināt no tā aizmugurējā gala. Citā vietā par Svetlanu. Kādreiz man varbūt augot tas vārds likās, nu, tāds nelatvisks, kaut kur man varbūt patika labāk, tad jau Lana, lai īsam, bet patiesībā man patīk, jo tur ir tā gaisma ietvērts. Nu, tagad es varbūt saskatu vairāk tā vārda, tādu nozīmi un vērtību. Paldies!